Tātad labadiena, puiši un meitenes. Nu redziet, kā ir. Šodien, kā jau atkal es te dažos iepriekšējos video teicu, kad neapmierinātība, ja, kad nevaru nomierināties, nevaru apmierināties un visu laiku interesē kā Dievs saka, kā Bībele saka, izzināt un visu laiku būt nomodā un skatīties, un es nevaru nomierināties par Allanu par Jansu. Un es esmu uztaisījis savā kanālā, YouTube kanālā, es uztaisījis es uztaisījis tik daudz video par viņu arī, ja, un par visām šīm lietām, ko viņš māca. Un domāju, šodien redziet, kā atkal, ir no Dieva vai nav, ja, doma. Ienāca prātā doma, un domas nāk no kā? Paši saprotiet, vai no Dieva vai no velna, ja. Katrā gadījumā šito visu izanalizēt un rakņāties un urķēties un gribēt saprast visu, tas nav no velna, tas ir no Dieva, jo Dieva vārds saka, ja, lai izdibina visas lietas un lai esam nomodā un lai pārbaudam garus un lai esam pie pareizās mācības. Un es visu laiku nevaru saprast, kas pa fruktu ir Allans Parijans, un lēnām sāku saprast labklājības sludinātājs, un ko es rakstīju, ka viņš pieņem zvēra zīmi, viņš un viņa šie visi pārējie labklājības sludinātāji, jo viņi ir sauguši ar mantu, ar bagātību. Sātans ir ienesis šīs, tikpat labi redz, viņš te, labi, mazliet atkāpšos, bet klausies, taču Bībelē teikts, ka tas tur Jūda aizgāja un pakārās. Kāpēc jautājums, kāpēc Allans Parijans neaiziet pakārties? Kāpēc viņš visu laiku kladzina par labklājību, un atrod rakstvietas un lasa un tikai vēl kārā, ja? Un kur ir Elle? Un es visu laiku tagad sāku, gribēju saprast, un šodien klausties tik uz šāda veca video, nezinu, 21. gada, es izgāju cauri lēnām viņa kanāla tiem nosaukumiem, jo saprotiet, kas ir interesanti. Svētrunu. Tie nosaukumi, ja, tie visi liecina, runu, kādu svētrunu. Runu, šī gadījumā nekādas svētrunas tās nav. Runāšanas tēmas nosaukums par kaut ko liecina, un es lēnām ripinu, un tik lasu atkal tur tas, un atkal šito, un kā tur to, un kā pašu labāko, un kā tev Dievs šito. Es tur, saviem vārdiem es tagad neripināšu, jo es esmu ticis līdz kaut kādam tur, nezinu, viņam ir laikam 300 vai 50, cik tie video, un es te kaut kur esmu ticis, es nezinu, līdz kuram. Un pēkšņi man iekrita prātā tāds, es domāju, redziet, kā atkal Dievs uzrādīja. Skatieties situāciju. Kāpēc es neuzklikšķināju ne uz kādiem citiem, bet es uzklikšķināju, uz šitā es apstājos, mana uzmanība. Un ja mēs varam tā teikt, ka Dieva gars mani veda un vadīja, tad lai tā notiek, ja tā var teikt. Un kāpēc es uz šī apstājos? Ne jau es pats. Dievs man tā lika, es tā primitīvi saku, ja? Jo man likās, visas tās tēmas ir fufelis, jau skaidrs par viņu, un te ir rakstīts, vai glābšanu var pazaudēt. Un man pēkšņi likās šis aizdomīgi, ja? Jo ja šādi cilvēks prasa, un dzirdot to, ka viņš sludina labklājības evaņģēliju, un nesen es vēl te izkodu to, ka no viņa ir šī Jēziņa pieņemšana uz ielas, ko tūlīt jūs dzirdēsiet šajā video, man likās, ka visticamāk viņš arī, jo šādi uzdots jautājums, vai glābšanu var pazaudēt. Tātad pēc Parijansa labklājības domām momentāli nāk prātā, kad nevar pazaudēt. Es pat video vēl neskatījos, man jau bija čutene, ka viņš noteikti pateiks, ka nevar. Mīļie cilvēki, un šī video, cik es tālu tiku? 1:07, es te bišķiņ patināru uz priekšu. Pirmais, jā. Viņš uzreiz arī. Un ja mēs ejam pa ielu, kaut ko pasludinam kādam un kādu satiekam un kādam Jēziņu sirdī akal, ja? Tātad Jēziņš sirdī, ja? Un kā es visiem stāstīju, kur Bībele saka, piedzimt no augšienes nav Jēziņu pieņemt uz ielas 5 minūtēs, ja? Un mans piemērs par Paulu Vošeru ir, kur nesen ir video, kā piedzimst no augšienes, un labi, šobrīd ne par to. Un tagad es te klausos, un viņš te pa labklājību, un Dievs tikai šito, un Jēzus pašas labākās svētrunas. Var cikot skaidrs un galvenais arī šis te stāsta, Sātana pagaum vēl tur interesanti pavīdēja.
vai tas nebija tik pat šitajā video, kad kas tur pārpa visu ir, kad nekādi sātana meli mūs nevar ietekmēt vai kaut kas tāds. Jūs variet iedomāties. Tā ideja bija tāda, ka ja tu tagad esi Kristū ietērpts, tad tev tā primitīvi, varbūt es pārpratu, bet es saku, ja, jo viņš, tad sanāk tā, kad sātana meli, visa Bībele brīdina, ka sātans staigā riņķī kā rūcoša lauva, kuru var aprīt, ka viņš ir melu tēvs, ka viņš no iesākuma ir slepkaunieks un grib nozakt, nogalināt, iznīcināt. Alans pateica, kad tur tajā kaut kādā lūkšanas brīdī vai kurā viņš tur sākumā vēl Dievu pielūdza, ko tur visu klausījos. Un klausaties, un tagad viņš, es esmu ticis līdz šitādam momentam tik tālu, ja? Un cik tur vēl paliek, vēl 30 minūtes ir jāklausās, bet principā jau līdz šitai vietai man bija skaidrs, kur viņš pateica par šito te, Jēziņa pieņemšanu, tad tas ir no viņa, viņš ir šis gadījums, un nepavēlties savā video vienu dienu te izkodu, ja, kad no viņa nāk šīs kājas aug, lūk, jā, un tātad pēc viņa teiktā, šitik tālu, kad es esmu ticis, mierīgi viņš parāda rakstvietas, tur nosauc kaut ko, un tā filosofija, viss tas ir tāda, ja, kad apmēram nevar pazaudēt. Bet, mīļie cilvēki, tad jautājums, kuri cilvēki būs ellē? Bībele raksta par to pašu manis piesaukto, ja, ejiet prom no manis ļauna darītāji, es jūs nepazinu, ja, visas tās rakstvietas, kuras parāda, kad tur ir teikts, ka tev skrējienu līdz galam, un lai tu iegūtu vainagu, un skaties, ka tu nenogursti, mīļie cilvēki, tad skatieties, kas notiek. Sātans ir atnācis un parādījis viņam šo visu spārnu, kā es ļoti bieži pieminu tādu versiju, ka lidmašīnai tā kā ir 2 spārni, ja, un 2 motori, un ar vienu motoru ļotene nelido, tā viņa lido tā kā, redziet, uz vienu sānu, ja, un šeit tagad paklausoties, viss ir skaidrs, tātad glābšanu tu nevari pazaudēt, dzīvo kā tu gribi, ja, viss, ko es tikko nosaucu, ja, tāpēc nav teikts, ik viens, kas piesaugs un pēc piesaukšanas nodos visu Dieva rokās. Nē, kurš piesaugs no sirds? Tātad, var sakot, labi, es tagad tu tālāk nelikšu, pats paskatīšos, varbūt nē, bet stāsts ir skaidrs par to, kad šī nav apustuļu mācība, šī nav Jēzus mācība, jūs saprotiet, jo ja tu visu gribi redzēt šādā pozitīvā kaut kādā tādā visā, ja, tad tiešām ir jācitē tikai visas šīs labās un pareizās rakstvietas. Jautājums, ko darīsim ar visām tām pārējām rakstvietām, gan vecā, gan jaunā derībā, ja? Abās derībās, kur ir runa par Dieva dusmām, kur ir runa par mūsu grēcīgumu un pārējo visu, ja? Var sakot, tad es tā vienkārši, lai garš video nebūtu, tāpēc redziet, kā ir, mums ir jāskatās visas rakstvietas, labās, un ja mēs lasam, un tiešām ņemam vērā arī, es tā saku, labās, sliktās, tad mēs redzam, ka tik daudz Dievs brīdina un saka un piesauc, ja, kad cilvēks, tas, kurš grib tikt debesīs, viņš to principā uzzinās tikai tad, ja, kad tu nokļūsi debesīs. Un kur vēl bija tikko tas murks? Viens. Sekundīti. Vai arī otrs variants ir, ka viņš tevi purinās un kratīs, lai tu vēl pēdējo reizi mūžā līdz nāvei pārbītos. Labi, es tagad nevaru atrast to, bet viņš pateica vēl pēdējo tādu vienu frāzi, pie kuras es uzliku uz pauzi, un tur bija apmēram tā, kad Dievs skatīsies uz kaut kādu vismazāko, niecīgāko, kaut kādu sīkumiņu,
Nevis, lai tev piesietos un tevi tā kā, nepaklausība, es tā saviem vārdiem nepaklausības dēļ iemestu uguns jūrā, bet vismazākā sīkumiņa dēļ, kurš ir tas, tā kā, tas labais, ko tu tur vai esi izdarījis vai dari, un ka dēļ tā vismazākā labā tevi apmēram ierauz debesīs. Zēni mīļie, paklausieties, tagad ir viss skaidrs, un tāpēc Latvija ir sagandēta, sabendēta ar šādiem mācītājiem, un es saku, tāds ir Ļeģājevs, tāds ir, vēl neesmu iedziļinājies īpaši Gleškē, bet tur arī ir man miljons pretenziju, kā jūs redziet, ir visādi video pa Gleški, un Jensītis, Ļeģājevs, Allans Parijāns, tad visi ir šie, elles mācību sludinātāji, kas dvēseles neved uz debesīm ar šīm mācībām.